Trešdien Latvijas darba devēju konfederācija organizēja diskusiju vīziju par ekonomisko izrāvienu, sapnis vai īstenību, kurā piedalījās arī vairākas augstas valsts amatpersonas. Valdības pārstāvji premjerministrs Valdis Dombrovskis un finanšu ministrs Andris Vilks pauda savu redzējumu par tuvākā un tālākā perspektīvā svarīgākajiem veicamajiem darbiem, starp kuriem kā būtiskākos minēja gan būvniecības nozares sakārtošanu, gan tieslietu sistēmas pilnveidošanu, gan arī ēnu ekonomikas un sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Jautājumiem es gribētu pieminēt divus. Tas ir tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana, tīpaši komerctiesību jomā, un otrs jautājums ir Gavrilo kunga jau pieminētais būvniecības likums. Jo tiešām tas, ko mēs aizvien vairāk saskaramies no uzņēmējiem, ir jautājumi, kas skar tiesu sistēmas darbu, kas skar tiesu izskatīšanas ātrumu, tiesu spriedumu prognozējamību un brīžiem arī pamatotību, lielā mērā arī maksātnespējas administratoru darbu. Tie ir būtiskie jautājumi, kas tiešām parādās tieslietu sistēmā, un pie šiem jautājumiem pašreiz ir nopietni jāstrādā. Un otrs būtiskais jautājums ir būvniecības likums, un te es gribētu teikt, protams, ir žēl, ka šis likums jau 3. gadu atrodas Saeimā, jo valdības ir iesniegts jau 2009. gadā. Kopš 2009. gada ir nonācis līdz 2. lasījumam. Un cerams, ka tomēr līdz 3. lasījumam nebūs tāds jāgaida, bet tomēr šo jautājumu izdosies atrasināt ātrāk. Tiesu sistēma mums ir lēna, neefektīva un neizprotama. Tur mēs varam ieviest eiro, mēs varam būt, nezinu, kā uzlabot savu kredītu reitingu, ja šeit būs bažas ārvalstu investoriem. To, kas notiek tiesu procesos, tad arī te mēs neizmantosim par instrumentu. Tā ir lielākā brēmas, uzreiz var pateikt, to es saskaros braucot pa eiro runāt, citām lietām, tas nav jautājums, kas man būtu, ar ko man būtu jāsaskarās, man to visu laiku uzdot. Un otrs arī tās pašas būvatļaus un citas lietas. Galvenais, es domāju, tā ziņa ir tā, ka nodokļu sloks kritīsies, plāns ir iezīmēts, uzņēmē atbalstam jābūt ļoti spēcīgam, man vajag atbalstu. Jo citi ministri arī, pat skaļi pieteikt savas politikas, kurām arī ir loģiski iespējamība saņemties, bet manuprāt, tas ir pamats, domāju, sociāli nevienlīdzību. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūts uzsvēra, ka šobrīd Latvija vairākās jomās esot sasniegusi labākos rādītājus savā vēsturē. Savukārt kritiskus vārdus netaupīs Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, kurš uzsvēra, ka finansējums zinātnē un izglītībai Latvijā ir ārkārtīgi zems un tāpēc nespēja nodrošināt izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Latvijā lielākā vidējā darba samaksātāja nekad ir bijusi. Starp citu, Latvijā ir visvairāk eksportējama preces un visvairāk eksportējama pakalpojums kā jebkad Latvijas vēsturē. Latvijā lielākā pagājušā gada graudaugu raža tās vēsturē. Neiet runa par 20 gadiem pēdējiem. Par kādām nozaru attīstībām jūs varat runāt, ja mūsu augstskolām šobrīd tātad neiedotais bāzes finansējums, neiedotais attīstības finansējums un mūsu IKP 0,2 vai, kā saka, 0,3% finansējums zinātnei ir tātad pēdējā vieta Eiropas salīdzinājumā, Eiropas valstu starpā, salīdzinot ar Somijas 3,5%, salīdzinājumā ar Igaunijas pāri pa 2% no IKP. Par labvēlīgo vidi runājot, protams, kāda būs, kā teikt, mūsu atdeve no zinātnes, no izglītības uzņēmēju darbībai, ja labvēlīga vide, piedodiet, ir tikai Ventspilī, kur es redzu, kad attīstās uzņēmumi, kur, kā saka, baltās apkaklītes strādā, tāpēc, ka pašvaldība ir atradusi iespēju piesaistīt uzņēmējus, attīstīt rūpnīcas ar tām metodēm, kas viņiem kā vietējai reģionālai administrācijai ir iespējams, pretoties Latvijas valsts, savdabīgajai, neaprēķināmajai vai nodokļu politikai, kas nav labvēlīga uzņēmējam, un rezultātā tātad uzņēmēja darbība Latvijā parāda to ainu, ko jūs varat redzēt Alberta ielā, aizvedot ciemiņus. Katra māja ir zilā vai zaļā tīklā ietīta, tātad telpas netiek nomāts, nauda Latvijā nav, tā ir izgājusi ārpusē, kultūras mantojums un īpašums netiek apsaimniekots. Uzņēmējs interesē arī jautājums par sociālo garantiju darbiniekiem mazināšanu. Šīs sociālās garantijas esot pārāk liels sloks uz darba devēju pleciem. Finanšu ministrs Andris Vilks tam piekrita un sacīja, ka labu piemēru šajā ziņā esot parādījusi Igaunija. Pieņemam vienkārši copy-paste to Eiropas vai franču sistēmu ar visam tam atvieglojumam, garantiem, darbiniekam un bla. Tas ir sloks.
darba dēļiem ļoti liels. Slimības slāpās, gan visi atvaļinājumi, visi pabalsti un tā tālāk. Ko darīsim? Igaunijas krīzes laikā, tur ir ļoti dinamisks darbības likumdošana labā. Domāju, tas ir ceļš, kas ejams tālāks nekā. Vai Latvija varētu tieši tādu pašu piekrist, bet tā ziņā tas viens labāk, to izsnāk, kurus darbības.